Jā? Nobijās 19:40 minūtes un skatītāji, mazie bērni, redziet, ko jūs atkal mums esat sastrādājuši, sasūtījuši ļoti daudz mošķus un cīnamies ar tiem mošiem, lai tiktu prom kopā. Jā, un lūk, ir šādu, es tiešām gribu teikt, fantastiski mākslas darbu radījis Endijs. Endijs. Ļoti, ļoti skaists Ragainis. Ragains un rekur ir mākslas darbs, ko radīja Renāte Bunkšē. Arī tā ir ragana. Re, cik smuka. Vēl kādu Elīnu? Un šo lelīti ir radījusi Linda. Jā. Visus šos darbiņus un arī tos, ko mēs nespējam parādīt mūsu raidījumā, jūs varat apskatīt Tirzniecības centra Mols jauno mākslinieku galerijā. Un jau rītvakar būs lielais Helovīnu iepirkšanās maratons. Un tur būs gan Helovīnu tirdziņš, gan spēka vīru šovs, kur stiprākie vīri rādīs, kā salocīt pannas. Gan arī varēs dzirdēt Latvijas zelta talantus 2009. Un varēs pamāt vecmāmiņai, mammai, tētim arī kamerā, jo visu to mēs rādīsim raidījumā Tautas balss tieši raidē. Tie, kas nebūs Tirzniecības centrā Mols, tie varēs skatīties pa televizoru, jā? Jā, bet pats galvenais izlozēsim to laimīgo, kurš iegūs savā īpašumā zelta dāvanu karti 1000 latu vērtībā. Šitā. Ļoti interesanti, Māri, jā. Bet kā mēs teicām jau raidījuma sākumā, tad